Es esmu Reinis Grunvalds, un šis ir otrais mājasdarbs Teletrafika teorijā par klasisku RPYC serveru izveidu un bitu pārsūtīšanu uz to. Tad šī mājasdarba uzdevums ir izveidot klasisku RPYC serveru un pārsūtīt lielu daudzumu, optimāli 10,000 bitu, uz to un novērtēt pārsūtīšanas ātrumu un kopējo pārsūtīšanas laiku. Tad, lai to izdarīt, vispirms ierakstam terminālī sekojošu rindu, kas izveidos logu un kas klausās TCP savienojums 18812. portā. Tad izdaram to. Redzam, ka pagaidām šis loks ir tukšs, jo nav palaists serveru programma. Tālāk, izmantojot sekojošo kodu, izveidojam klasisku RPYC serveri. Redzam, kods ir diezgan pagarš. Tad ir izveidots serveris. Un redzam, ka šajā logā jau parādās paziņojums, vai kāds nedomā pieslēgties attiecīgiem portam. Un ports klausās. Tālāk mēs palaidīsim programmu, kas uz šo izveidoto serveri pārsūtīs noteikti skaitu bitu. Neņemsim 10,000 reizes, jo tas būs pārāk garu. Paņemsim 1000 reizes. Pārsūtīsim 1000 bitu. Redzam, ka biti tiek sūtīti. Un tāpat redzam, ka šajā kodā ir beigās izvedīs gan kopējo pārsūtīšanas laiku, gan video datu pārsūtīšanas ātrumu. Nu jā, redzam šajā logā, ka serveris klausās un tiek saņemt arī biti. Un tūlīt jau būs arī visi 1000 biti pārsūtīti. Un tātad redzam, ka kopējais pārsūtīšanas laiks ir 30,25 sekundes un vidējais datu pārsūtīšanas ātrums 33,05 biti sekundē.